Pārsvarā tie bija jau mani uzsāktie ceļi pašizziņā, ko es kopš pagājušā gada rudens sapratu, ka kaut kas ir dzīvē jāmaina. Viss kaut kas jūg un brūk, iestājās visāds hauss, un īsti tu saproti, ka tev ir liels potenciāls un kapacitāte kaut ko paveikt, bet tu nezini, ar ko sākt un pie kā ķerties. Un tad dažādas skolas kursi, vēl kaut kas, bet tas viss tādā miglā. Un tad nāca tavs piedāvājums apmeklēt šo sirdsceļš darbā, un pēc apraksta, kas bija pietiekoši labi notēmēti orientieri, tāpat laikā ar pietiekoši maz informācijas, pietiekoši virspusīgs. Pēc tā apraksta es sapratu, ka okay, tas varētu man derēt. Kāpēc es par to virspusīgumu saku? Jo, ja tu būtu izstāstījis visu, ko mēs darīsim šajās 4 nodarbībās, vai kaut vai pirmajā tikšanās reizē, es visticamāk būtu vai nu nobijies, vai nu sajūties, ka tas ir varbūt kaut kas crazy priekš manī. Bet tā kā es to nezināju, es atnācu un es saņēmu tieši to, ko man vajadzēja, tieši tādā formā. Un tieši tas tavs pasniegšanas veids un tās ļoti daudzās praktiskās lietas, kuras tu devi nevis teorija, kā mēs atceramies, teorija bija 5% varbūt, jā, bet viņa palīdzēja viegli pēc tam reflektēt, ik pa brīdim atgriezties pie tā, okay, kāds mums šodien tas uzdevums ir. Varēja just tavu, kā saka, ļoti stingro, skaidro roku un bija viegli ļauties tās vadībai. Pat man, kas ir ļoti anti-autoritīvs cilvēks, kurš nepakļaujas, vismaz sevi uzskata par ļoti nepakļāvīgu cilvēku sabiedrībā, šajās tikšanās reizēs bija viegli. Es satiku savu iekšējo bērnu, ko es biju, protams, nepelnīti nolicis, nostūmis nost, kurš manī dzīvoja un visu laiku par sevi atgādināja no klusa tumša stūra, un man vajadzēja ieliet gaismu šajā stūrī un ievest viņu telpā. Un tas bija ļoti psihoemocionāli, ar milzīgu pievienoto vērtību man. Tas palīdz man iet uz priekšu, transformēt tajās transformācijās, kurās es esmu nolēmis turpināt iet. Un tas bija viens elements. Nākamais elements bija šī atgriešanās pie tā, ko es jau biju ieraudzījis kā savas dzīves uzdevumu. Un es ieraudzīju, ka tas, ka man ir bijušas kaut kādas klupšanas un neveiksmes iepriekš, tie visi ir bijuši vienkārši pārbaudījumi vai pat pakāpieni ceļā uz lielajiem mērķiem. Un tas iedod ļoti daudz enerģijas. Tas atgriež pie sevis un ļauj arī nošķirt pelavas no graudiem, ļauj beigt šaudīties šajā sirdsceļš darbā. Es ieraudzīju, kas ir tas mans ceļš un kas man sanāks, lai arī kā es to darītu. Cilvēkiem, kuri jūtas ar sevi, ar savu ikdienu, ar savu profesionālo ceļu, ar savām attiecībām, ar mīļoto vai ar bērniem vai ar vecākiem, gandarīti, šis noteikti nav. Un cilvēkiem, kam ir neskaidrība par to, cik ļoti viņi savā dzīvē iet saskaņā ar savu lielo es, šis noteikti palīdzēs. Es nesaku, ka atrisinās noteikti. Man tas palīdzēja tik būtiski, ka tas man ļauj skaidrāk, drošāk virzīties uz priekšu. Sirdsceļš darbā man atgādināja, ka mana misija šeit nav bijusi uzlabot savu dzīves līmeni. Tās ir sekas dzīves līmeņa uzlabošana. Tās ir sekas tam, ja es daru to, kas ir mana misija, un tās ir citas lietas. Jā, tur man ir savi aicinājumi, kurus es gribu piepildīt, un ar kuriem es gribu šo pasauli padarīt labāku. Un, ja es to turu fokusā, tad man ir vieglāk gan nošķirt, kādiem piedāvājumam piekrist, gan arī tiem piedāvājumiem, kam es piekrītu, uzlikt nosacījumu, ka es piekrītu ar jums sadarboties ar nosacījumu, ka mēs palīdzēsim manai misijai. Ka tas, ko es darīšu, palīdzēs ne tikai mums abiem tur kaut kā, nezinu, biznesā, bet ka tas palīdzēs
arī man lielajā ceļā. Jo tas ir visai pasaulē vajadzīgs, nevis tikai man.